Labdien, mīļie draugi! Nu, ko šodien mums, manuprāt, tāda ļoti aktuāla tēma par enerģiju. Kur viņu ņemt, kur viņu dabūt, jo, manuprāt, pasaulē tas ir, nu, tā kā vienīgais resurss, kas mums, nu, teiksim, tiek dots mums no dažādiem avotiem, jā, bet par kuru arī, principā, notiek ļoti lielas cīņas dažādos līmeņos. Ļoti daudz ir ieinteresēti šo enerģiju atņemt, lai mums viņas nav, bet, principā, mums ir jāsaprot pašiem, kā viņa veidojās, ko mēs varam darīt. Šodien mēs pieminēsim arī dažas lietas, kas jums būs jāizdara mājās noteikti pašiem, jā. Priekš sava enerģijas līmeņa uzturēšanas, bet mēs kā nutriciologi jau ar milzīgu pieredzi, ja man jau ir, teiksim, produktu lietošanas pieredze 15 gadi un jau tāda apzināta izzināšana, mācīšanās konkrēti jau ir 14 gadus un jau darbs ar citiem cilvēkiem. Un, manuprāt, sakārtojot fizisko ķermeni, mēs varam izdarīt ļoti daudz, un tad mēs varam iedot impulsus organismam jau darīt arī citas labas lietas, jo principā enerģija dodas, viņa nedodas vienkārši tāpat vien, un varbūt jūs esat pamanījuši, ka tagad arī pēdējā laikā līdz ar to dažādiem transformācijas procesiem gan uz zemes, gan vispār, jā, tās enerģijas cilvēkiem kļūst mazāk, jā, izslēgt mikrofoniņas, lūdzu, kam tur ieslēgts ir, jā. Tā, es izslēdzu. Tā. Tātad šīs enerģijas kļūst arvien mazāk. Ja? Un, principā, tad, kad mēs paskatāmies ļoti daudz, kas notiek apkārt mūsdienās, ja, tad notiek visu laiku šī enerģijas tāda atņemšana mums, ja, gan ar pārtiku, gan ar mūsu TV ziņām, ja, kas mums arī, teiksim, ja mēs viņas klausamies, skatāmies, ja, viņa mums atņem enerģiju. Tad ir vēl dažādas citas metodes. Un daudz ko mēs arī varam izdarīt paši, jo principā tas galvenais, manuprāt, enerģijas akumulators, jā, ir jābūt šeit vēlmei kaut ko dzīvē darīt, būt noderīgam citiem cilvēkiem, ja? Jo nevelti saka, kā aizgāja pensijā, kļuva nevajadzīga, tā arī enerģija nokritās, un tā kā vienmēr vajag šī ilgmūžīgā mērķu, nu, tā kā ilgtermiņa mērķu sastādīšana, ja, lai pat 100 gados mums gribētos palīdzēt citiem vai izdarīt kaut ko labu, jo enerģija tiek dota tieši uz darbiem, ja, konkrētiem mērķiem un principā arī lielākoties arī tagad tieši uz tādiem labiem darbiem, ja, sliktiem darbiem vairs enerģija netiek dota, ja, tādā lielā kvantumā, tāpēc mums katram jāpārvērtē arī savi mērķi, savi plāni dzīvē. Un nepavelti nenoveco un enerģiskas šīs te skolotājas, kuras tur 90 gados vēl māca pārējos cilvēkus, ja, tur bērnus, un viņas ir visu laiku radošas, vai šīs te balerīnas, ja, kas var dejot līdz tur arī ļoti ilgam vecumam, turpat nevar pateikt vairs, cik viņai ir gadi. Tā kā tas ir katram jāatrod, jāsameklē savs dēļ, kā arī dzīvot dēļ, kā būt veselam, ja. Nu, lūk, un enerģija ir arī tas, kādēļ vispār arī notiek šie organisma atjaunošanas procesi, jo, principā, ja organisms ir izsīcis, viņam nav vairs šīs dzīvības enerģijas, arī, nu, tā kā imunitāte nestrādā, nenotiek organismā reģenerācija, atjaunošanās, jā, un ja ir vēl kaut kāda, tur mēs saķeram kaut kādu atkal kārtējo mutantu, ja, kārtējo kaut kādu vīrusu, ja, tad organisms vairs, nu, tā kā netiek galā, tāpēc arī šīm te pazīmēm kā nogurums, nespēks, ja, ka to no rīta jau celies, tev liekas, tu esi visu nakti gulējis, bet tev nav spēka, ja, tu nāc mājās vakaros jau noguris, ja, tev sāp galva, vai arī, kad paskatās šobrīd uz bērniem, jauniešiem, pilnīgi gribās raudāt, tāpēc, ka viņi visu laiku tādi bāli kaut kādi vāji, nu ne visi, ja. Ja mēs atceramies savu bērnību, mūs no rīta izlaida ārā un naktī nevarēja sasaukt, kur mēs tur esam, ja, kurā pasaules malā aizklīduši, ja. Tur varēja neēst, nedzert vispār, ja. Nu, nebija nekādu problēmu, ja. Tad tagad tiešām, kad pastāst uz tiem jauniešiem, enerģijas trūkums ir redzams, nu, tā kā pilnīgi izteikti, ja, šīs te bālās sejas un tā tālāk.
Tāpēc mēs kā nutriciologi mums jānāk talkā, mums ir jānostiprina šis fiziskais ķermenis, lai pēc tam būtu impulss cilvēkam jau darboties, realizēties, lai viņam būtu vieglāk visu saprast, uztvert, darīt, atjaunoties, ja, lai viņam imunitāte strādātu un tā tālāk. Tā kā mēs par fizisko ķermeni, bet tajā pašā laikā principā ļoti globāli mainās arī cilvēkam dzīve, tā kā mēs sakārtojam šo te enerģijas līmeni iekšā organismā. Un kāds tad ir tas mūsu galvenā konstanta, uz kā tiek balstīts vispār, uz kā tiek balstīta enerģijas līmeņa rādītāji, ja, uz ko tiek balstīti, un arī šī te pašsajūta ir atkarīga, protams, no skābju sārmu līdzsvara asinīs. Ja? Varbūt esat dzirdējuši. Tas ir mūsu galvenais uzdevums, un arī šis te pH balans ir tas, ar ko mēs strādājam caur mūsu veselības koncepciju. Jo principā katrs etaps ir pH tā kā pacelšana uz sārmēno pusi. Ja, ja mēs tur skatāmies šo te pH balansu, ja, tad virs 7 tā ir sārmēna vide, ja, jo asinīs pH ir 7,43, un tad, kad viņš jau sāk krist, tad tā jau skaitās skāba vide, bet, ko jūs teikt, skāba. Kāds man ar to sakars, jau ar to nodarbojās ārsti. Bet ir interesanti tas, ka jo skābāks organisms, jo skābākas asinis, jo mazāk tajās ir skābekļa un mazāk tajās ir enerģijas. Ja, ja mēs redzam, tad kas tad mūs saskābina? Mūs saskābina absolūti viss mūsu praktiski ēdiens izņemot, ja, svaigi spiestas tikko noplūktiem kviešu dīkstiem, ja, arī šis te kalnu ūdens, tāpīgais minerālu ūdens, ja, arī šie te zaļumi, kas ir tikko svaigi, nevis tur nedēļu stāvējuši kaut kur vai ar kaut kādu gāzi apstrādāti un vēl, ja tas ir absolūti viss tas, kas ir dzīvs. Ja? Viss tas, kas jau ir termiski apstrādāts kaut kādā veidā, arī kaut vai neapstrādāts, bet šī melnās tēja, ja? Dažādi citi dzērieni, ēdieni, ja? Tātad tas viss mūs skābina. Ļoti skābina organismu, protams, arī stress, ja? Un par to, tad, kad būs šīs metodas, mēs arī pastāstīsim, kā šo stresu mazināt, bet principā, jo zemāks pH līmenis, jo mazāk mums ir enerģijas. To mēs varam arī redzēt šajā tabulā. Šī ir mācību grāmata. Es te gribu bišķiņu izslēgt, lai man nav priekšā, ja es pati redzu. Pagaidiet, tūlītās. Tā, labi. Tūlīt ieslēgšu apakaļ. Tā, šī ir mācību grāmata, ja, kur ir uzdevums par homeostāzes aprēķināšanu, ja, un viens no tās rādītājiem ir šis te pH. Un šeit mēs redzam, ja, pie ķermeņa saskāpšanas, šeit ir pie fiziskās slodzes, ja, kā krīt mums šis te pH balans. Ja, ja 7,4 mums bija, un mēs esam energoresursā, ja, absolūtā, tad jau pie fiziskās slodzes, kad mums rodās pienskābe vai pie saskāpšanas, ja, ar dažādiem pārtikas produktiem vai pie intensīva stresa, ja, tātad šis te asins pH krītās. Un šeit mēs redzam, ka šis te stabiņš nenokrītās līdz 7,1, ja, šī diagramma tieši tāpēc, ka pie pH 7,1 cilvēks ir jau miris, ja, tātad šīs noteikti nebūs dzīva cilvēka asinis, ja. Tātad. Jo vairāk slodzes, jo vairāk ir saskāpšanas. Lūk, un katra šī te niecīgā pH svārstība, ja, uz skābo pusi, viņa ļoti spēcīgi arī mēs šajā procesā arī zaudējam enerģiju. Ja? Arī sportistiem atjaunošanās process sākās ar sārmināšanos, ja? Tad, kad viņš atgūst šo te minerālu vielu balansu, tad viņš atkal ir savā resursā. Ja? Tieši tāpēc, lietojot mūsu produktus, bieži vien arī sportisti novēro to, ka pienskābe tiek aktīvi izvadīta minerālu vielas papildinātas, un cilvēks vai nu nenogurst, vai ļoti intensīvi spēj sportot, vai mēs, ja, parastais cilvēks strādāt. Ja. Un principā arī mēs nenogurstam, ja mēs spējam nodrošināt šo skābju sārmu līdzsvaru. Ja. Ja mēs skatāmies
kāds izskatās asinīs, ja? Tad saskābušas asinis ir šis te otrais slaids, ja? Trešais slaids, numur 3, kur mēs redzam, ka eritrocīti ir salikuši tajā, tādos sladžos ķīselī, ja? Ja normālā stāvoklī slaids numur 1, ja viņas ir, katrs eritrocīts ir atsevišķi, viņš nes šo te enerģiju, barības vielas, viņam ir šī, redziet, enerģētiskais apvalciņš, ja? Tas ir viss fantastiski, ja? Tad jau otrajā zīmējumā mēs redzam, kā organisms saskāpst. Un interesanti ir tas, ka, teiksim, ka gan pH balans, ja šis skābes ānu līdzsvars ir cieši saistīts arī ar oksidēšanās, reducēšanās potenciālu, ja? Droši vien visi ir redzējuši, ja, kā mēra šķidrumos šo te oksidēšanās, reducēšanās potenciālu, ja, šķidrumos, ja, tātad ļoti dzīvs mums ir koralmaini, mums ir H500, ja, H-500, tie ir -500 milivolti, un mēs šajā tabuliņā redzam, ja, ka jo zemāks, teiksim, ir šis te oksidēšanās, reducēšanās potenciāls ar lielāku mīnus, jo vairāk tur ir enerģijas. Un enerģijas ir daudz, ja? Jūs jau redzat, ja, donēts elektrons šajā tabulā, tieši dzīvā pārtika, dzīvs ūdens, un viss tas, kas mums ir nedzīvs, tas mums atkal savukārt atņem mūsu enerģiju, un mums jātērē ir enerģijas resursi savie iekšējie, lai kaut kā atgūtos, ja? Tāpēc mēs vienmēr atgādinam, ka koraļu produktos nav nekādas citas, saka, ak, Dievs, ko es tur dzēru, es tik labi jūtos, ja? Bet tas ir vienkārši dabiskā organismā homeostāzes atgūšana, ja, kad mēs iedodam šo te sārmaino ūdeni, un mēs atgūstam vienlaicīgi arī jaudu un enerģiju, ja. Lūk, tātad pirmais iemesls mums ir pH līdzsvara balansa neievērošana, un viens no tiem iemesliem ir nepietiekoša ūdens dzeršana. Mēs jau tad pēc tam Sanita mums stāstīs, cik ir jādzer un kāds ūdens mums ir jādzer, lai mēs atgūtu enerģiju, ja. Otrais iemesls mums, protams, ir zarnu trakts. Ja. Jo zarnu trakts ir šāda te milzīga laboratorija, šīs te desas, tievā zarna un šī te rasnākā ir rasnā zarna, ja. Šis te cehs strādā, teiksim, uz to, lai caur zarnu traktu mums asinīs nonāktu šis te ūdens dzīvais, šīs te uzturvielas, lai tur viss sašķeltos, pārstrādātos, uzturvielas nonāktu jau arī asinīs, gan ēdiens, gan enerģija, gan ūdens, ja? Bet ja mums zarnu trakts ir netīrs, tad, protams, mums par enerģiju labu runāt nevar, ja? Tieši tāpēc arī pēc dziļās attīrīšanās jau mūsu pēc kolu vadas mēs sajūtam vienkārši milzīgu enerģijas pieplūdumu, kad liekas, kad jau naktī pietiek ar dažām stundām gulēt, kad praktiski organismam nevajag ļoti lielus resursus un ilgu laiku vispār, lai atjaunotos, ja, jo funkcijas visas ir tā kā noris ļoti fantastiski, ja. Plus vēl aknas un nieres, ja, jābūt šiem te filtriem tīriem, par to arī mēs rādīsim, stāstīsim, ko tad darīt, ja. Lūk, ja, un to zina arī pasaules slaveni sportisti, ja, kāpēc Kolovadas cita jauda, un viņi arī tīrās, ja, šis te Konors Magregors, kur cīkstonis, ja. Lūk, tie jau mums ir rezultāti. Lūk, un trešais iemesls, kas arī ir svarīgs, un kas arī mums ir jāskatās, kas arī mums nodrošina šo te enerģiju, ir šīs te uzturvielas. Ja? Mums jābūt uzturvielām apmēram pusi, ja mēs nelietojam nutrientus, tad 80% būtu jābūt sārmainiem produktiem, ja? Un 20% tikai skābiem. Ja? Bet, diemžēl, mums ir viss otrādies, ja? Mums nav īsti, mēs nemākam paņemt šo te dzīvo ēdienu. Ja? Tur mēs noteikti varam arī runāt par fermentētu pārtiku, ja? Kas arī ir ļoti tāds labs resurss, kā sabalansēt skābes ārnu līdzsvaru, ja? Bet trešais tātad iemesls ir šis te uzturvielu trūkums, jo organisms principā nespēja dabūt no mūsu ēdiena enerģiju, ja? Un enerģiju principā organisms paņem var dabūt vai nu no taukiem, vai nu no cukura, ja? Un visi mēs zinām, tikko kā uzsēžamies uz beztauku diētas, ja, tā organismam trūkst enerģijas rezerves un vienkārši negribi, rokas stiepjās pēc saldumiem,
daudz saldumiem, kur ir saldumi mīļi, ja, tas ir skaidrs, ka trūkst mums enerģijas. Un ir jāskatās, kas mums organismā notiek. Ja. Viens no attīrīšanas arī pamatnosacījumiem, tas, kas mums nozog šo te enerģijas rezerves, ir arī parazītu vīrusu, sēņu, baktēriju klātbūtne, jo viņi mums apēd 60% uzturvielu un nozog 60% mūsu enerģijas. Jā. Un tātad šis mūsu veselības koncepcijas algoritms ir ļoti precīzi, sabalansēti, skaisti, efektīvi, arī viegli un vienkārši organisma atjaunošana šūnu līmenī, tā, lai mēs varam arī atgūt vienlaicīgi enerģētisko balansu. Ja? Tātad šis dzīves ūdens, šī organisma attīrīšana, dziļā attīrīšana, visu izvadu sistēmu filtru attīrīšana, ja? Un šūnu uzturs, ja? Kas arī mums pārsvarā ir dzīves sārmaiņas, jo ir iegūts no augiem vai dažādiem citiem nutrientiem, ja? Tas mums visu laiku nodrošina šo te organisma šūnu pareizo darbību tā, ka viņas ir tiešām savā resursā, savā pilnā jaudā, viņas var strādāt, un ja arī mums kaut kas ar mums slikts notiek, vai nu mums vīrus, vai mēs tur saslimstam, notiek ļoti ātri šie atjaunošanās procesi, ja? Bet iemesli ir vieni un tie paši, un pie viņiem mēs arī regulāri strādājam, lai uzturētu sevi fantastiskā enerģētiskā līmenī. Ja? Lūk, un iemesli tātad es jau pastāstīju par iemesliem, un tagad mums Sanita pastāstīs, ko darīt. Kāds ir šis algoritms, ja, kā mēs atjaunojamies, un minēs arī konkrētus produktus, ko mēs varam lietot tieši no mūsu Coral Club dabas nutrientiem. Sanitiņu lūdzu, Sanita mums ir arī nutricioloģija, ļoti vieda personība, arī palīdzēs ļoti daudziem cilvēkiem, tā kā klausamies viņu. Labdien! Vineta ļoti skaisti pastāstīja par iemesliem, un tātad, kā pareizi teica, es pastāstīšu par koncepciju un produktiem. Pats pirmais, jebkuras dzīvības pamats, un mēs neizdomāsim riteni no jauna, tas ir ūdens. Vineta pieminēja dzīves ūdens. Dzīves ūdens mums Korāļu klubā bija viens no pirmajiem produktiem, tas ir Coral Mine. Noteikti daudzi jau pazīstat, bet parādīšu tikai viena paciņa sastāv no mazām sakē paciņām, kuru nevajag vērt vaļā, briest, vērt, ja vēlamies iegūt ūdens koncentrātu, dzīvu ūdeni. Mēs vienkārši viņu ievietojam maksimāli 1,5 litra ūdens tvertnē, tomēr iesakam stiklā, ne plastmasā, vai arī vismaz plastmasā, ja ceļojam, kas ir cilvēkam nekaitīga plastmasa, bez savienojumiem kaitīgiem. Lūk, un šāds ūdens 5 minūšu laikā, it sevišķi, ja viņš vēl būs silts, dāvās pilnu kompozīciju, vairāk nekā 70 mikroelementi, lielākoties sārmaina mikroelementi, tādā veidā ceļot pH, sārmainu pH jūsu organismā. Tas ir pamats un pat pirmais solis tiem, kas neko vēl nav darījuši, bet jau saskaras ar enerģijas trūkumu. Savukārt, ir atrasta, lūdzu pārbaudiet, vai jūs varat ieiet no telefona un Jā, noslēdzām. Lūk, un nākamais, ja šis pH līmenis jau ir izjaukts un ir tik daudz simptomu, kas pasaka priekšā, tā kā Vineta arī stāstīja par organisma piesārņotību, protams, tad mēs sākam pakāpenisku organismu attīrīšanu. Un pats pirmais komplekss, ko piedāvājam, ir detoks vai detoks plus. Vienā gadījumā detoks pakā produkti būs noteikti skaits un detoks plus būs lielāks skaits, bet tur kā viens no galvenajiem produktiem, un es viņu arī uzskatu kā vienu no spēcīgākiem enerģijas devējiem, tas ir mūsu slavenais H-500. Jā. Viņš ir pieejams, man ir lielais iepakojums, viņš ir pieejams arī mazākā iepakojumā, un H-500 produkts, viņš ir unikāls ar ko? Ar to, ka zinātnieks izstrādē ņēma pamatus fizikai, ķīmijai, bioloģijai, visumam dzīvajam, kas mums ir apkārt, kurš saka, un to arī pierādīja zinātnieki pagājušā gadsimtā, ka īstenībā enerģijas avots nav skābeklis. Skābeklis beigās ir tikai kā receptors enerģijai, pārnēsājamībai organismā, bet galvenais elements ir ūdeņradis. Un, lai arī mēs lasām H-500 sastāvu un lielākoties redzam šos
sārmainos mikroelementus, kā kalcijs, magnijs. Būtībā zinātnieks, kas izgudroja profesors Tindermanis, tomēr strādāja, un te ir iekšā savienojums ūdeņraža, jo izrādās ūdeņradis ir mazākais mums biopieejamākā molekula, molekula, kura var tik skaisti iekļūt šūnā, un viņš ir tas enerģijas stimulators. Jā, skābeklim ir milzīga nozīme, bet tas ir tikai kā receptors, kas notver. Jā, bet izrādās ūdeņradis ir galvenāks par galvenajiem. Un tāpēc arī šis H-500 produkts ir unikāls. Es arī pati viņu izmantoju ļoti lielas slodzes apstākļos, uzņemot vairāk nekā 1 kapsulu dienā. Piemēram, kad man bija masāžas dienā 10, tad bez H-500 10 masāžas sievietes ķermenis, es teikšu godīgi, nespēja veikt, piemēram, ilgtermiņā. Ja? Un reakcija ir diezgan ātra. Izdzerot 1 kapsulu H-500, būtībā organismā enerģija pieplūda jau pēc 20 minūtēm. Dabiskā veidā tas ir tiešām fantastisks produkts. Ja? Tad, kad attīrīšana organisma visos etapos ir bijusi, sākot ar pirmo etapu toksīnu izvadi, neaizmirstiet, ka toksīni ir gan ūdenīšķīstošie, gan taukošķīstošie, un tieši tāpēc detoks pakas ir ļoti labs sākuma starta komplekts, jo viņš ir paredzēts abiem, gan ūdenīšķīstošiem toksīniem, gan taukošķīstošiem. Fermenti spēlē milzīgu lomu, lai sašķeļās tas, kas nav sašķelts, un neapgrūtina un nerada jums atkal to nogurumu. Ja, jo jebkurš nogulsnējums, kā es to saucu, ja, kas netiek sašķelts līdz galam, tas ir atkal organismam apgrūtinājums. Nākamie soļi attiecīgi organisma atbrīvošana, jeb būtiska samazināšana, varbūt ar pirmo reizi var arī neizdoties no patogēnās vides, kad ir visi baktērija, vīrusi, parazīti, lielie, mazie, sēnes, it sevišķi sēnes, ja, kad viņu sloks tiek samazināts organismā, un te galvenie produkti arī koraļu klubam ir vairāki, bet minēšu varbūt tādus pašus varbūt skaļākos, parafaita antiparazitārais, bērniem melnais rieksts vai arī cilvēkiem varbūt vecākiem. Tālāk sēnes paudārko, jeb skudru koku mize, dabīgais antibiotikas, kiploks, noteikti neaizmirstiet par kiploki, vēl jau vairāk, ka kiploks palīdz arī dzīt žulti, kas ir ļoti svarīga antiparazitārai programmai. Ja, tālāk ejam dziļumā, tīrot zarnu traktu, noteikti neaizmirstam un lielu akcentu liekam aknas veselībai un noteikti iekļaujam produktus, ja ņemam gatavas pakas, kā vesels zarnu trakts, ļoti labi, ja, bet ja liekam individuālos produktus, tad noteikti klāt ir jābūt aknu produktiem, jo Vineta jau minēja, akna arī ir sava veida, ja ne netiešais, tad noteikti pastarpinātais orgāns, kas atbild mums par enerģijas līmeni, jo vairāk piesārņota ir akna, jo mazāk viņa var darboties sekmīgi, un savukārt akna, viņa tiešām generē šo enerģiju tālāk, un nevelti viņa ir arī tāds orgāns, kurā 50% spēj hormoni sintezēties, bet hormoni tie ir tādi mūsu, sauksim viņus, mazie žiperīgie bosiki, ja, bez kuriem vispār organisms nevar pastāvēt. Lūk, un tad, kad mēs esam veikuši pilnu attīrīšanos, tad, protams, šūnu barošana, jo tajā mirklī, kad organisms ir veicis šo slodzi, arī tā skaitā slodzi attīrījies, viņam ir jāiedot jauns impulss spēcīgākai jaunai skaistai dzīvei, un tad ir vesels klāsts produktu, kas būtībā, kuram ir jābūt mūsu ēdienkartē, bet, ja viņa nav, tad nav. Un tās, protams, ir aminoskābes, tie ir vitamīni, tie ir mikroelementi, minerāli, ja, un vai nu tā ir mūsu nutrīpaka šūnu barošanai, vai tie ir katram individuāli, zinot katra cilvēka, varbūt īpatnības, kuram C vitamīns trūkst, ir noteiktas pazīmes, kuram E vitamīns trūkst, aminoskābes būtiski trūkst, ja, sevišķi sportistiem, ja, un šobrīd vispār saka, ka ir gadsimts, aminoskābes trūkuma gadsimts. Tikai tāpēc, ka mēs nespējam viņas pilnvērtīgi uzņemt no pārtikas. Jā. Un klausieties noteikti savā organismā, jo organismas bieži vien saka, gribu kotleti. Ļoti gribu kotleti, bet savādāk jau viņš nevar jums pateikt. Bet jums ir jātop gudram un jāsaprot, ka šķeļoties gaļa
kļūst par aminoskābi organismā. Un tātad būtībā organisms pasaka, ka trūkst aminoskābes. Tad noteikti arī palietojiet aminoskābes. Kā spirulīna, jā, ir arī šis skaļais produkts Protivity Ultra. Noteikti arī to pamēģiniet. Bet, ja mēs atgriežamies pie produktiem, kas vairāk bāzēti uz enerģijas līmeņa celšanu un kronisko nogurumu mazināšanu, tomēr es vēl gribu izcelt atsevišķus. Divus es jau pieminēju, ūdens, korālmaini un H-500, bet ir vēl divi tīri tādi enerģētikas produkti. Noteikti esat dzirdējuši, bet piemirsuši. Koenzīms Q10. Jā, mēs viņu varbūt sievietes vairāk esam dzirdējušas kā antioksidants, bet kas tad ir antioksidants? Arī tas pats jautājums nogurums, enerģijas lādiņš, un koenzīms Q10, tas ir tāds enerģētiskais subtrakts, kas būtībā ļoti, ļoti svarīgs ir mūsu imūno procesu nodrošināšanai ķermenī. Līdz ar to te ir ne tikai runa par kā enerģētisko produktu, bet arī to, ka viņš jums palīdzēs saglabāt imunitāti organismā. Un Q10 noteikti mēs iekļaujam, ja ir jau runa par hroniskā noguruma sindromu, un tas jau ir tā ir nopietna diagnoze. Jā, un pareizi vienat arī uzrakstīja ražo ATF, tie mūsu enerģijas avotu, jā. Un līdz ar to Q10 ievērojiet, ja viņu un iekļaujiet iespējams, ja jums ir šie noguruma vai nedodies hroniska noguruma jau pazīmes. Protams, arī palīdzēsiet savam organismam kā tādam kļūt jaunākam, jo nevelti viņu sauc par jaunības avotu. Un man ļoti arī patīk tas, ka šobrīd beidzot ir atklāts, ka ne tikai Q10 un antioksidanti ir mūsu jaunības eliksīrs, tādas ilgākas jaunības, bet arī tas, ja mēs savā organismā izskaudīsim vai ļoti būtiski samazināsim iekšējos iekaisuma procesus, kas nedod iespējas tam pārvēršas alerģijās. Alerģijas tālāk, ja neko cilvēks nedara, var pāriet, pat ja nav alerģiju, var pāriet iekaisuma procesos, kas veicina autoimūnās saslimšanas. Un, diemžēl, ir jāsaka, ka starp jauno paudzi, es saucu cilvēkus 25 līdz 35, vairāk un vairāk es sastopu savu klientu lokā cilvēkus ar autoimūnām saslimšanām. Un nav nekas mistisks, pats šobrīd dzīves laikā iegūts nevis jau piedzemis 1. tipa, bet 2. tipa diabēts tiek atzīts par autoimūno saslimšanu. Jā, un tāpēc vēl jo vairāk atgriežamies pie jautājuma organisma tīrība, organisma pH līmeņa regulēšana, jā, turam to tīrībā un sārmaināku nekā skābāku. Kaut gan skābei arī organismā ir jābūt, viņa piedalās noteiktu procesu īstenošanā. Atkal atgriežoties pie produktiem, kas sekmē enerģijas lādi mūsu organismā, es gribētu pieminēt, man viņš bija tāds zem saukļa wow, Ocean Min. Arī produkts, viens no produktiem Koroļu klubā, ko mēs jaucam ūdenī un iegūstam sārmainu ūdeni. Un Ocean Min, diemžēl, man nav ko jums parādīt, bet redzu jau Vineta zilo paciņu nes. Paldies! Iedomājieties, tas paciņas sastāvs, kas ir Ocean Minā, tiek iegūts no 662 metriem okeāna dziļuma. Ir urbums pie Japānas, pie salām, pie salu arhipelāga. Un tikai padomājiet, tai vietā, kur iegūst šo mikroelementiem bagāto ūdeni, no zemes dzīles, no okeāna šaujas augšā mazi tādi geizeriņi. Un šādā veidā ejot caurule, savāds, protams, tas ir sāļšūdens, viņš tiek attīrīts, viņš tiek samazināts. Sāļu daudzums tiek samazināts, bet kas pats vērtīgākais? Pats vērtīgākais, ka šis ūdens tiešām ir pilns ar tīriem, bagātīgiem mikroelementiem. Atšķirība ir kāda, ja mēs runājam par korālmaini un Ocean Min. Ocean Minā vadošais elements ir magnīs. Bet, ja runājam par enerģiju, tad magnīs ir svarīgs un nevelti tie, kas nodarbojas ar sportu, zina, ka muskuļu enerģijas avots ir magnīs. Un Ocean Min ir tas produkts, kas mūsu mitohondrijus aktivizē. Tādā veidā mūsu šīs
organisma pašas dabiskās elektrostacijas strādā pilnā jaudā, ja jums pietiek enerģijas. Un ja gadījumā jūs esat cilvēks, kas sporto, kas nodarbojas sporta zālē, skrien, nu vienalga, fiziski kaut ko dara un gribat savu jaudu palielināt un gribat pēc sporta nodarbībām justies arī tikpat mošs un neizsmelts līdz pēdējiem, noteikti papētiet Ocean Min, jo tieši sporta nodarbībās viņš ir neatņemams palīgs. Jā, un tālāk vēl jāpiemina no tādiem fizioloģiskiem procesiem, kas notiek mūsu organismā, atkal pieminot aknu, ir L-karnitīns, aminoskābe L-karnitīns, nejauciet lūdzu ar alfa-karnitīns, L-karnitīns, kas pēc būtības tiek uzskatīts par produktu numur 1 vieglu organismam saprotamu tauku šķelšanā, bet viņš izrādās ir arī tāds enerģijas akumulators organismā. Kāpēc? Tāpēc, ka tauki, lai kā mēs viņus lamājam, kad viņu mūsu organismā ir pa daudz, bet viņiem ir ļoti nozīmīga loma organismā, un viņi arī ir enerģijas avots. Un, piemēram, manā praksē ir bijis gadījums, ļoti spilgts viens, kad saslima ar sirdskaiti sportists. Bet, kā izrādās, sportists bija svaigēdājs un no sava ikdienas pārtikas raciona pilnībā izslēdza taukus. Vēl mazliet varbūt lietoja augu eļļas, bet pamazs tai slodzē, ko viņš veica sportojot, tas ir nepietiekams. Un te ir jāatcerās, ka muskuļiem enerģijas avots, mēs tomēr domājam, ka lielākoties ir magnīs, tad sirdī enerģijas avoti ir tauki, jeb taukskābes. Jā, līdz ar to arī L-karnitīns ir produkts, kas palīdz sirdsdarbībai, šķeļ taukus, tādā veidā atbrīvo milzīgi daudz enerģijas. Jā, tāpēc L-karnitīns, kā saka, šaujam 3 zaķus. Vienu šāvienu, jā. Vai pateikt, L-karnitīns ir tāds unikāls produkts, kurš var paņemt jūsu veco tauku un pārvērt enerģijā. Nu, vienkārši, kas var būt vienkārši fantastiskāks par šo produktu? Jā, enerģijas nezudamības likums. Tauks ir tauks, it kā izklausās vecs nevajadzīgs, bet beigās enerģija, jā, no tā rodas. Lūk, un gribēšu par taukiem pieminot, jā, arī viņu loma, jo, ja mēs gribam, nu kā enerģiju mēs dabūjam ieelpojot gaisu, bet visas šīs plaušu alveolas, šīs te visas iekšpusītes ir ar surfaktantu. Nu, viņam būtu jābūt labai kārtiņai surfaktanta, bet surfaktants ir mūsu fosfolipīdi, lecitīns, jā. Tātad daudzreiz arī nav enerģijas no tā, kad ir šīs te plaušu problēmas, elpceļu saslimšanas, tur kaut kāda infekcija vai pēc vīrusiem nevar atjaunoties, ļoti daudz tur kaut ko klepo, kāsē, kaut kādas tur astma, ja. Ir skaidrs, ja plaušu alveolas nav kārtībā, tad jums enerģija nebūs, jo vienkārši jūs viņu nevarat šo te skābekli vispār ieelpot, jā. Tāpēc jums, jā, tauki, kas šņakst, uz taukiem vispār nedrīkst ekonomēt, ne jau tauki rada taukus, ja, bet cukurs, jo tauki šķeļas žulti, un no taukiem tiešām nevajag baidīties, jo tikko kā jūs viņus nelietosiet, jums nebūs enerģija, un jūs vienkārši ēdīsiet saldumus un nevarēsiet šajā ziņā sevi vispār kontrolēt, un nebūs ne hormonu darbība, nebūs ne enerģija, nebūs ne smadzeņu darbība, ne labs noskaņojums, nekas, jo visas šīs te, arī šūnu apvalki sastāv no taukiem, ja šīs te membrānas, šūnu smadzenes, tā kā to pie enerģijas noteikti sev atzīmējiet, ja, kad tas ir ļoti svarīgs moments, jā. Paldies, Vinetiņ, jā, paldies, ka vēl kāds atbalsta taukus, jo viņi tiešām nav ļauni, viņi ir vajadzīgi, un arī sekojiet tiem, kam ir jaunas meitas, jā, kas mūs klausīsies arī YouTube'ā, sekojiet tam, lai neaiziet tai crazy variantā, kad jaunietes atsakās no taukiem, jo viņām vienkārši var pazust mēnešreizes. Ja, un pēc tam atjaunošanās process nav viegls, un viņš atstāja savas pēdas organismā. Ja. Bet, ja mēs atkal atgriežamies pie aknas, un es laikam nespēšu beigt dziedāt slavas dziesmai aknai, protams, neaizmirstam par nierīti, mūsu tādi 2 milzīgie filtranti orgāni, akna un niere, bet pirmajā plānā tomēr, ja runājam par enerģiju, izceļās akna ar daudziem procesiem, ko mēs jau minējām, un ja mēs skatāmies uz produktiem aknes veselībai, tad, ja nekas nav darīts ilgu laiku, ja ir vairs nepareizs dzīvesveids, ja ir lietotas svētki ir bijuši,
ir lietots alkohols, ir lietots daudz saldumu, ir lietots daudz transemulgātoru un dažādu garšas, smaržas pastiprinātāju. Vislabākais veids atjaunot enerģiju papildus šiem enerģijas produktiem ir sākt tīrīt aknu ar Fandetox. Fandetox ir tiešām unikāls produkts, arī mums ir pieejams 2 apjomos. Pilnais kurs 30 mēneši ar 30 paciņām un 30 dienām un 15 dienām. Kāpēc es iesaku sākt, it sevišķi, ja jau ir problēmas ar aknu, it sevišķi, ja jums ir pazīmes aknas intoksikācijai, krāsa, atsābols dzeltens. Nevienmēr ir jābūt hepatītam, lai atsāboliņš veidotos jau dzeltens, jā, kaut vai viegli dzeltens. Tālāk uz ķermeņa parādās asins dzimumzīmes, parādās tauku tādi izteikti dziedzeri, jeb, kā doktori arī citreiz saka, ja viņš ir liela auguma, labdabīgs audzējs, krievu valodā viņi saucās žireviki. Noteikti jau ir problēmas ar šo tauku apmaiņu un akni netiek galā. Fandetox produkts numur 1. Un interesanti tas, ka šis produkts, kuru izmēģināja pats autors un secināja, dzēra alkoholu, dzēra Fandetoxu, akna rādītāji pēc tam bija labāki nekā tie, kas nedzēra Fandetoxu un nedzēra alkoholu. Ja? Kas sevi, protams, arī pamato, un viņa pamatā ir hurmas ekstrakts, tāpēc bez Fandetox, ja, noteikti sezonā varat arī uzņemt hurmu. Nav teikts, ka tik ļoti palīdzēs, jo neaizmirstam, ka mēs runājam par ekstraktētiem produktiem. Ja? Un no hurmas tiek izņemts ekstrakts, kas ir daudz reiz spēcīgāks par pašu augli. Lūk, un vēl tikai... Lūdzu? Par Fandetox es jau par aknu pieminēju. Bet tu pabeidzi. Es varu tagad vai tu pabeidzi? Es pabeigšu tikai kā lietot. Tomēr iesakam lietot, izdzerot silta ūdens glāzi, atšķēdīt ar Fandetoxu vakarā. Pirms gulētiešanas, tikai tāpēc, ka akna attīrās, izmet toksīnus naktī. Jā, tad, kad mēs guļam. Un palīdziet viņai, piemēram, ar Fandetox produktu veiksmīgāk izdarīt. Jā, tā, laikam vēl par aknu paturpināsim, pēc tam Vinetiņa piesaistīsies klāt. Vai tu, Vinet, šobrīd vari jau? Es varu. Vari. Nosaukšu, tu runāji par aknu, un es nosaukšu vēl vienu enerģijas zagli, tās ir zāles un medikamenti, ja? Kuri arī. Jo īstenībā akna ir ļoti bēdīgā stāvoklī pat maziem bērniem pēc visām šīm antibiotikām, potēm un tā tālāk, jo jebkurš medikaments viņš iedarbojas uz izvads sistēmām, uz nierēm vai uz aknām, jā, un tur arī aiziet šī te enerģija, jo šie te izvads sistēma orgāni vairs nespēj strādāt. Un vēl enerģija pazūd tad, kad jūs sākat dzert holesterīnu samazinošas zāles. Tie ir statīni, tur pilnīgi aiziet smadzeņu darbība, enerģētika aiziet lejā. Ja? Tā kā, ja jūs lietojat kādus medikamentus, tad lūdzu ar savam mentoram pasakiet, ja? Jo pretējā gadījumā, ja jūs tā nemācēsiet no tā noiet nost, tad jūs nedabūsiet savu enerģiju atpakaļ nekad, jo, teiksim, tā vienmēr būs toksiska slodze uz visiem orgāniem, tātad pilnīgi ikdienā, ja? Katru dienu. Jā. Par zālēm paturpinot, jau vairāk un vairāk arī parādās informācijas, ka tie paši pretapaugļošanās preparāti. Jā, viņi nav statīni, bet tāpat laikā jau sāk pierādīt viņu ietekmi uz organismu kopumā. Un, lai cik jocīgi izklausās pretapaugļošanās, tik tagad vajadzētu sākties vētrēnai seksuālai dzīvei, bet viņš arī samazina libido, jā. Līdz ar to, jā, kur tad mēs bez savas radošās enerģijas, tas pats vien enerģijas, ne jau avots, bet viena no izpausmēm arī ir, jā, radošā enerģija, un viņa iet kopā arī ar seksuālo enerģiju. Tāpēc arī pretapaugļošanās līdzekļus uzmanīgi skatāmies, kā lietojam un kādus lietojam. Ja par aknai ir diezgan daudz produktu mūsu kompānijā, un runāšu par nākamo, mēs bieži runājam par artišaku, bet es par artišaku vēlāk. Zaferāns. Zaferāns mums klubā ir pieejams gan kapsulu veidā, ja tikko parādīju, gan arī liposomālā formā. Zaferāns tas ir kurkumīns. Kurkumīns ekstrakts, kurkumas ekstrakts. Un daudzi, protams, pazīst kurkumu garšvielu, bet esiet uzmanīgi, kurkumas garšviela, tas nozīmē, ka jūs iegūsiet kurkumīnu, jo mūsdienu ražotājs ir viltīgs,
viņš izņem no kurkumas garšvielas laukā aktīvo sastāvdaļu kurkumīnu, jo tādā veidā viņu var pārdot tālāk kompānijām, kas ražo ostra bagātinātājus, gana dārgi, jā. Līdz ar to nesiet naivi, garšviela kurkuma nesaturēs kurkumīnu tik daudz aktīvā formā, tāpēc labāk, protams, uztura bagātinātāja formā lietot. Un kurkumīns ir slavens, viņu arī sauc par šo dzelteno zeltu, nu ne tikai tāpēc, ka fantastiski palīdz atjaunot aknu un palīdz žults darbībai, kas ir ļoti svarīga pie tauku šķelšanas un arī pie parazītu kontroles mūsu organismā, bet arī veicina iekšējo iekaisumu samazināšanu. Jā, kurkumīns bio liposomālā formā vēl spēcīgāks, tātad varat izvēlēties, un ar liposomālo kurkumīnu es strādāju, ja ir klients ar autoimūnām saslimšanām, jo viņš ir daudz spēcīgs par zafarānu. Jā, tātad iekšējie iekaisuma procesi. Arī, ja ir sākušās alerģiskas izpausmes, protams, mēs pievēršam aknas veselībai milzīgu uzmanību, un tad kurkumīns ir viens no palīgiem. Un tur, kur paliek ar jebkuru produktu aknē labāk, enerģijas līmenis ceļās. Un tieši tāpat, ja jūsu organismā ir jau iekaisuma procesi, organisms tērē milzumu daudz enerģijas, lai cīnītos ar šiem procesiem, viņus sekām, un tas nozīmē, ka jums pašiem paliek mazāk enerģijas. Viņš tiešām uz iekšieni to dod, lai tiktu galā, jo tie ir dzīvībai bīstami procesi īstenībā, un jums pašiem pietrūkst tās enerģijas, jūs jūtat, ka viņas pietrūkst. Un tāds slavenais produkts artišoks, jā, artišoks, viņš ir atkal tā tik universāls aknas aizsardzības produkts, ko būtībā mēs rakstam gandrīz visās zarnu trakta attīrīšanas programmās, jā, jo, ko viņš dara, viņš ne tikai palīdz aknai un uzlabo viņas darbību, bet viņš tā kā tāda gādīga mamma pasargā, jā, to akniņu, tādu apvalciņu izveido, jā, un aknā pašā ir tik daudz eju, jā, jo vienreiz man izbrīnīja, kad ārsts pieredzēja stāsta, nav jau tur aknē kā žultī nekādu ceļu, un nav tur nekādu akmeņu, un es piekrītu, ka tādu varbūt kā nierakmeņu nav, bet aknas kanālos arī var iestrēgt, piemēram, tauki sakiepuši, ja, kuri pēc tam sacietē, un kā tikko šīs ejas aknai nav brīvas, ceļš nav caurstaigājams, tā nenotiek noteikti apmaiņas procesi. Un atkal cieši, jo viņai jau jābūt tīrai un jātīra sevi nepārtraukti, un viņa ir spējīga darīt pati, bet ja tiek izjaukta dabas kārtība, kā tas notiek, tad, diemžēl, viņa vairs pati patstāvīgi netiek galā, un te varam mēs palīdzēt. Ja? Tagad artišoks ļoti ievērības cienīgs produkts. Jā. Par pamatproduktiem, Jana, varbūt Vina tev ir ko vēl piebilst, bet, manuprāt, par pamatproduktiem enerģijas līmeņa celšanai, manuprāt, esam izrunājuši. Es vēl pieminēšu korālu burda krūti, viņš ir gan uz aknām, gan uz nierēm, ja, tas arī ir var kā tēju, jo principā, ja, aknu es uzskatu mūsdienās pie šīs, kas notiek mums apkārt, kāda ir šī te pārtika, kas nonāk mūsu organismos visu laiku, es uzskatu, ka aknu tēju šos ekstrakstus vajadzētu lietot ikdienā enerģijas vispār kaut kādai uzturēšanai un vispār visam organismam, jo akna ir organisma karaliene, arī nieris, ja, tāpēc vai nu korāla burda krūti, mija, tā kā mēs viņus varam pamainīt gan ar fandetoksu, gan ar artišoku, bet tās tēņas būtu forši un 2 kapsulas, piemēram, artišoka vai korāla burda krūti vakarā pirms miega, pirms ēšanas, jo mēs zinām, ka akna atjaunojas naktī, tas ir, man liekas, vispār dievišķa palīdzība visam organismam, un tas tāds foršs process. Laila, ka mums bija... Jā, un es laikam tomēr pieminēšu, ja jau šī informācija man galvā atnāca, pieminēšu par sievietēm, kurām tuvojas vai ir menopauze jau aktīva, jā. Pievērsiet arī uzmanību savam aknes stāvoklim kā numur 1, un iespējams simptomi paliks vieglāki vai iespējams arī vispār izzudīs, jā. Tieši tāpēc.
Nu, un, protams, virsnieras arī mums sintezē enerģiju, arī no nieru darbības atkarīga mūsu enerģija. Un tur mūsu cara zāle, karaliskā lucerna, ja, to mēs arī periodiski padzeram, lai šīs te nierītes mums attīrītu, darbotos, ja, un tā kā fantastiski. Vēl mums ir enerģijas devējs, fantastisks produkts Pentokāns, kas ir Coral Detox plusā, ja, viņš vēl arī lieko, un viņš ir kālija avots arī, ribozes un arī tāds enerģijas devējs, kas tiešām atjauno jau tā kā mazos kapilārus un pa 700% palielina enerģiju. Visi, man liekas, viņu ir iemīļojuši no rīta ar 60 ml ūdens, viena tabletīte, tukšā dušā. Tiešām restartē arī šo te organismu, iedod viņam tā kā citu jaudu. Un Laila mums raksta, ka Q10 ļoti labi palīdz, ja ir izteikts vājums un enerģijas zudums pēc vīrusu saslimšanām. Ļoti daudz cilvēku šobrīd aptiekā griežas pēc padomi, jo izjūt izteiktu vājumu pēc it kā atveseļošanās. Jā, tik tiešām cilvēkiem trūksta tā resursa, trūksta jaudas. Es varbūt pieminēšu produktu Mindset, jo viņš, manuprāt, arī fantastiski dod enerģiju, īpaši, ja ir tas procesors bišķiņ, kā saka, nav skaidra galva, nav enerģijas tieši šīs garīgās, ja? Bet Mindsets arī smuki dod enerģiju visam ķermenim, nu tā kā darboties, jo kā procesors sāk strādāt, ja šīs te neironi un galvas smadzenes, tā arī, nu tā kā vispārēji enerģija pieplūst, ja? Jo, principā, cilvēkam jau ir ļoti grūti realizēties, ja viņam nestrādā galva, ja nestrādā smadzenes. Nu tā kā, manuprāt, var ņemt jebkuru mūsu produktu, un viņš tajā skaitā, viņš iedarbojās principā uz enerģijas paaugstināšanu, bet pats lielākais efekts noteikti ir šajā koncepcijā, ja, kur mēs ejam konceptuāli, sistēmiski, lai viss būtu tīrs, lai uzturvielas uzsūktos, lai tur nebūtu tārpi, kas aprī mūsu tur vitamīnus, ja, un kāda jāgdzer C vitamīnu vai kaut kādus imūnstimulators, ja jums tur visu laiku ir šie, tā kā Sanita stāstīja, iekaisuma procesi, kas visu laiku jums apēd, ja šīs te barības vielas rada tik daudz toksīnus, ja. Tā kā dzeram dzīru ūdeni, attīramies sistēmiski un lietojam fantastisku tīru šūnu uzturu. Un tad ar enerģiju būs viss pilnīgā kārtībā. Varat pievienoties 1. februārī sākās projekts Pamodini savu potenciālu. Jā, rakstiet tam cilvēkam, kas iedeva linku uz šo te nodarbību, un viņš jums izstāstīs. Un tagad es aicināšu pavisam īsi un iedvesmojoši meitenes padalīties ar savu rezultātu. Mums ir pirmai došu vārdu Sanitai Rosai, ja? Burtiski minūti, pusotru, ja? Katrai. Jo rezultāti, manuprāt, ir tie, kas ir paši svarīgākie procesā. Sanita? Neredzu Sanitu. Tad Inga tālāk. Ingiņa pieslēdē. Jā, tūlīt. Labdien! Man ir tāda diagnoze miogiskais encefalomīlīts. Vienkāršiem vārdiem sauc hroniskais nogurums. Vai tautā pie mums Norvēģijā sauc par ar 2 burtiem vienkārši mē. Un tad cilvēks, kas ar to saistīts, viņš saprot, kas tas ir. Un man tās veselības problēmas sākās no 2011. gada un pakāpeniski pasliktinājās stāvoklis ar enerģiju. Ja? Līdz 2005. gadam vairs nevarēja izturēt un man nācās aiziet no darba. Protams, es izgāju visas riņķis ar daktariem, diemžēl neviens man nespēja palīdzēt. Un beigās man nācās izmācīties par nutriciologu, lai es varētu pati saprast bioķimiskos procesus, kas ar mani notiek. Un es nonācu beigās arī pie Coral kluba meitenēm, jā, uzklausīju varbūt tā neticīgi un sāku lietot produktu 2023. gada februāra mēnesī izmēģināt Gidramaksu, mūsu fantastisko produktu, kurš sastāv no Pentokāna, no Coralmaina, ūdens, no H500, un es sajūtu, kad pēc 2 nedēļām es pēkšņi sāku atdzīvoties, jā, un visu to, ko es kādreiz nevarēju darīt, jā, bet es vēl gribu pateikt to, ka es pusotru gadu praktiski gulēju gultā, ja, man tikai vīrs lūdzās man, lai es izēju ārā pastaigāties, lai nepaliek sliktāk, ja. Un tad man bija ļoti grūti staigāt, ja, es sapņoju, lai es eju ātrāk mājās. Es nevarēju gatavot ēst, jo visi tie stāvokļi, kad es atrados stāvus, ja, man bija ļoti nogurdinoši. Es arī nevarēju turēt kaut kādas mantas, kas ir smagākas drusciņi, ja. Es nevarēju pat nomazgāties, es vairs,
ļoti tā pavirši mazgājos. Es nevarēju izmazgāt māju, grīdas, jā, un tas viss bija, ja es vienu istabu varēju sakārtot dienas laikā, tad tagad es varu visu māju sakārtot 2 stundu laikā, jā. Es tagad varu ēst gatavot, es varu iet mierīgi pastaigā, es kādreiz nevarēju kalnā uzkāpt. Tagad varu uzkāpt kalnā, jā. Un šie produkti, tas tieši Gidromax, ko es lietoju, jā, man palīdz tagad piecelties no gultas, jo kādreiz es nevaru pat piecelties no gultas, man bija grūtības. Es visu laiku modinātāju liku ik pēc 10 minūtēm. Bija arī citas lietas, ko es nevarēju darīt. Tas bija kognitīvā, teiksim, veselība, jā, tas saistīts ar, teiksim, es nevarēju izturēt emocionāli ilgi un spilgti sarunāties ar kādu cilvēku. Arī, piemēram, ja es kaut kāds hobijs, piemēram, kas saistīts ar pirkstiem, man toreiz bija rotu izgatavošana, jā. Pēc tam es nevarēju gulēt, jā, man sastimulējās nervu sistēma un man vienkārši nebija iespējams, ka enerģijas iemigt. Tagad man šīs problēmas visas samazinājās, bet, protams, neaizgāja, ja, jo tad, kad es atlieku šo produktu Gidromax malā un nelietoju kādu laiku, es atgriežos tajā pašā stāvoklī. Ja. Tāpēc es arī saprotu, ka man jāturpina iziet šo brīnišķīgo koralpupu veselības koncepciju, jāattirās, man visu laiku jāuztur aknas veselība, jā, es bez tā nevaru iztikt. Man visu laiku tagad jācenšās strādāt ar savu zarnu traktu, tāpēc, ka tas, manuprāt, kā es redzu pēc simptomiem, lielākais skābinātājs man pašreiz, jā, tāpēc, ka tās sēnes, baktērijas un parazīti, ar ko es cīnos un saprotu, ka vēl neesmu pat izcīnījuši šo cīņu, bet man jāturpina pēc laika. Un es arī saprotu, ka paskatoties uz tām bildītēm, jā, kas šeit bija rādītas ar zarnu traktu, tad arī internetā ir redzams, kad cilvēkiem ar hronisko nogurumu izrādās, ka ir netīrs zarnu trakts. Es par to nebiju domājusi pat. Tā kā man ļoti daudz vēl jāiziet veselības koncepcijas, bet man ir ticība, jā, ka varbūt kādreiz es šo slimību pieveikšu, kaut gan tas skaitās neārstējams. Bet man ir cerība, tomēr, pateicoties koralpupam, zināšanām. Kā tu tagad jūties dinamikā? Kā bija un kā tagad? Ātri nosauc tās lietas, ko tu tagad vari darīt, ko tu nevarēji kādreiz. Tu teici, kāpt kalnā. Jā, es nevarēju kāpt kalnā, tagad varu kāpt kalnā un pat nevienu reizi nedēļā, jā, varbūt 2 varu. Ja kādreiz es kāpu kalnā, tad man 3 mēnešus varēja gulēt gultā, nekustoties viss manas beigas aktivitāšu, jā, bet tagad es varu turpināt darīt visas lietas. Ja es nevarēju piecelties no rīta, tad tagad es varu piecelties no rīta. Ja kādreiz es nevarēju dejot, pat 5 minūtes varēju nokrist uz grīdas un raudāt no tā, ka man tas neizdevās, ka dzīve beigusies, tad tagad es varu dejot, fantastiski, es varu vingrot, kādreiz man bija grūtības vingrot, nevarēju iet pastaigā, kaut gan es gāju pāri spēkiem, bet tagad es eju pastaigā, jā, es nevarēju gatavot ēst, tagad es varu gatavot ēst, jā, un ilgstoši, kādas 2 stundas mierīgi stāvēt pie plīts, protams, ka man tas samazinās, bet es varu. Ja es, piemēram, nevarēju izmazgāt māju, tad es varu tagad izmazgāt māju, jā. Ja es nevarēju kādreiz kognitīvi būt noturīga, tagad es varu kognitīvi, emocionāli, psihiski būt noturīga, tā kā man ir vairāk spēka runāt, domāt, mācīties, jau tas ir kognitīvās spējas. Ja kādreiz tā man bija fiziskā slodzes nepanesība vispār, es pat strādāt nevarēju, jā, tad tagad, ar šo ir moments, man ir grūti, jā, fiziski. Es nenesu smagumus, es neko fiziski nedaru, man to vīrs dara, tāpēc, ka es gribu visu. To nevajag sievietē vispār darīt, to var arī, jā. Lai vīrs to darīt. Jā, vienkārši es nespēju. Vienkārši jābeidz jādod citiem jau vārds, mums jau ir jātālāk. Manuprāt, fantastisks rezultāts vienkārši, tas ir fenomenāli. Paldies tev. Ko Sintija Kalēja, Sintija, lūdzu padalies ar savu rezultātu. Tā. Kur mums ir Sintija? Varbūt mums ir Sanita parādījusies, Rosa. Ir Sanita, bet vai Rosa nezinu, bet ir vārds Sanita, vienkārši. Meitenes, kuras bija rezultātiem? Padalieties, lūdzu, pieslēdzieties, es jūs neredzu. Diana, varbūt tu esi tevi tagad redzu. Tad es, jā, kamēr tur meitenes. Jā, sveiki, man arī ir šis fantastiskais rezultāts uz enerģiju. Īsais stāsts, tātad pēc saslimšanas ar Covidu un vakcīnas,
man ļoti sācinājās šīs te problēmas tieši ar enerģiju. Lai gan es vienmēr esmu bijusi ļoti enerģiska, ļoti dzīvespriecīga, bet šīs pēc-covid sekas man bija diezgan traģiskas. Un kā viens no iemesliem man tātad ļoti samazinājās enerģija. Tas izpaudās tā, kad aizbraucot uz darbu, nu it kā tas rīts vēl kaut kā tu tur savācies, kaut ko dari un tā, bet nāk pulkstens tā kā 1-2 pēcpusdienā, nu, riktīgs nāk lūziens, jā, obligāto 5 minūtīti vajag, nu, pilnīgi tā, ka bija tiešām jāmeklē laiks, lai kaut cik tā kā aizmigtu uz neilgu laiciņu, lai atpūstos. Tad, atbraucot mājās, bija tā, ka, nu, neko vairs negribējās darīt, nekādus tur mājas darbus, nekā, bet tas tieši vēl sakrit ar laiku, kad man bija jāraksta bakalaura darbs. Un, nu, tas bija ārprātīgi grūti, ka es saprotu to, ka es pēc darba vairs esmu vienkārši nelietojama, ja, ka man enerģijas nav, es to bakalaura darbu nevaru vienkārši uzrakstīt, viss ir ļoti slikti. Un tad es arī, protams, sāku ar šo te detoks, un būtībā jau ar to galvasāpes man pazuda tajā otrajā nedēļā, tad šī te enerģija īstenībā man tā kā pamazām atjaunojās, un es teikšu, nu, kaut kādā 1 mēneša laikā man būtībā ļoti pamainījās šis enerģētiskais līmenis, jo es sāku ūdeni dzert ļoti apzināti, mērķtiecīgi, kā vajag, un jā, šī enerģija ļoti labi atgriezās, nu, un tagad arī es, protams, to lietoju gan ūdeni, gan citus produktus ikdienā, un tās darba spējas ir, nu, ļoti lielas, jā, tagad es varu, reizēm jau ir tā, ka jau sevi jādzen gulēt, beidz strādāt, beidz domāt, ej gulēt, ja, jo tiešām tās darba spējas ir ļoti lielas. Esmu ļoti laimīga, enerģijas pilna un tik uz priekšu. Fantastiski, super. Sintija ir parādījusies ar bildi. Tu vari ieslēgt skaņu? Sintija raksta, nevaru skaņu ieslēgt. Sintija. Pagaidi, pamēģināsim. Varbūt mēs no ārpuses varam viņai tā. Kaut kādas tehniskas mums šodien Tagad būs laikam, jā? Lieliski runā. Labdien! Es varu padalīties ar to, kā man gāja. Mana problēma sākās pēc izslimota Covid un pēc 2 Covid potēm. Un tas izpaudās kā hronisks nogurums, jā, un es pat diezgan aktīvi pēc savu dzīvesveidu vienmēr piedalos visādos sportiskās aktivitātēs, un tas man ļoti izjūt šo ierobežojumu. Un tad es izgāju attīrīšanos pēc koncepcijas Coral Club un arī atjaunoju savus šūnas, un enerģija bija tas, ko es ieguvu, un tas ir viennozīmīgi, un to es varu apliecināt, jo arī šobrīd es esmu izgājusi Kolovadu, un kā es jūtos no rīta? No rīta es jūtos tā, kad es attaisu acis, parasti ir kafija. Un rīts sāks ar kafiju. Tagad man rīts sāks ar ūdeni H-500, un es brīnos par to, kā es izdzerot 1 glāzi šī te fantastiskā dzēriena, galva ir skaidra, gribās celties un iet un darīt, un arī, teiksim, nejūt vakaros nogurumu, ja, var vēl un vēl var kustēties. Ir tā, kad izdomā kaut ko, un ķermenis automātiski reaģē, ej un dari. Nav šī stāvokļa, kad man kaut kas sāp, vai es negribu, vai es labāk pagulēt, ja? Tā ir fantastiska sajūta. Bet visu konceptu es esmu izgājusi, ja? Nu jau tā ir 2. reize, un es esmu sajūsmā par to. Paldies! O, tik jauki. Varbūt kāds vēl pavisam uz īsu mazu brītiņu var padalīties. Kam ir enerģijas vairāk pēc koncepcijas? Vijai? Vija? Jā, čau. Man ir labi. Jā, runā. Man ir īstenībā gan pēc koncepcijas labāk. Nē, tevi nevar dzirdēt. Tu tā kā tādā mucā kaut kādā. Nevar saprast, kāpēc. Es pamēģināšu. Jā, tagad var dzirdēt man? Labāk. Labāk. Man ir rezultāts, jā, pēc koncepcijas. Tas ir pirmām kārtām, otrām kārtām. Mans enerģijas, tāds viens no, precīzāk, man ir 2 tādi atslēgas vārdi. Pirmais ir ūdens, jo, ja es jūtu, kad es mazāk esmu dzērusi ūdeni, man arī tā kā enerģijas ir krietni mazāk. Un es atceros par Coral Mind, un
Tad, jā, principā kaut kāds pāris glāzes ūdens un enerģijas līmenis tik atjaunojās un atjaunojās. Nākamais, jā, mans tāds mīlulis ir H-500, to es tagad arī esmu sapratusi pēc, bija perioda, es vispār esmu saldumīle, konkrētākā. Es izgāju koncepciju, un gan man bija pazudusi šī te kāre uz saldumiem, gan arī citām meitenēm. Bet pēc laika atgriezās, un tā, ka es kilogramiem gribēju dzert saldumus, saldus dzērienus un ēst šokolādes un tam līdzīgi. Un es sapratu, ka nākamajās pakās nevienā no viņām nebija H-500, un es viņu atsāku lietot, un ir atgriezusies šī enerģija, un to saldumus arī negribās. Un tas ir tāds manējais, jā, atslēgas vārds. Plus lecitīnu es nedrīkstu arī aizmirst īstenībā savā ikdienas racionā, tā teikt. Nu, tas tāds īs atsauksme. Nu, iepriekš man bija hronisks nogurums, tā ka ļoti līdzīgi kā Inga, es klausījos Ingas rezultātu un man likās ļoti līdzīgi. Ja man bija 10 kilogramīgs sunīts, es viņu izmazgāju pēc tam pusdienu, ja ne visu dienu, vienkārši gulēju no tā, kad man nebija spēka vairāk. Man gan kalnos nebija iespēja kāpt, bet jā, bija ļoti traki, bija ļoti līdzīgi. Tagad ir pavisam savādāk, eju un skrienu riņķī un krietni labāk. Es vispār nevaru sūdzēties, ka vairāk nav enerģija. Kaut kā tā. Paldies! Paldies, jā. Nu, paldies, mīļie, par šo burvīgo stundu. Es domāju, ka mums veselības pusstundas jau sen mēs nedrīkstam saukt par veselības pusstundām, jo mēs nevaram tik lielu un nozīmīgu tēmu iekļaut šajā laikā. Sanitiņa, es domāju, tu vari jau slēgt ierakstu ārā. Sanitiņa.